pirmā svētku diena oficiālā pēc 50 gadiem izraisa tādas pārdomas, un sevišķi stāvot šeit pie Nacionālā teātra ēka. Redziet, šeit tiek atjaunota tā piemiņas plāksne 18. novembrim. Šajā Nacionālā teātra ēkā notika 18. novembra proklamēšanas akts, un tagad to rādīs tā pati plāksne, kuru 39. gadā pirmoreiz uzlika, 38. gadā un vēlāk iznīcināja. Bet ēkas otrajā pusē stāv plāksne, ka šajā pašā teātra telpās 1940. gada 21. jūlijā arī notika sēde, kurā šai Latvijas republikai tika parakstīts nāves spriedums. Un man liekas, ka visa situācija būs Latvijai diezgan līdzīga šīm plāksnēm. Uz tautas manifestāciju ar savu karogu devās arī Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvi. Starp citu, rīt paiet tieši gads kopš vēsturiskā brīža Latvijas Olimpiskās komitejas atjaunošanas. Par visa gada problēmām un pašreizējo visai sarežģīto situāciju pirmdienas sporta žurnālā Arēna. Šeit stāvot uz tilta, kas savieno abus Daugavas krastus, nāk prātā doma, ka Daugavas abas malas mūžām nesadalās. Laikam šāda sajūta, kā šeit šobrīd šeit stāvot, varbūt tikai vienreiz mūžā. Stāvot šeit, izjūtot, ka tu esi latvietis, stāvot uz Latvijas zemes, uz tās zemes, pa kuru izstaigājuši, dzīvojuši, uz kuras ir dzīvojuši mani senči, pa kuru ir staigājusi mana vecmāte, mana māte, un kuras tagad adusas zem šīs zemes, un pa kuru tagad staigā un staigās mans bērns.